Čau visiem! Esiet sveicināti biedrībā Personības attīstības un atbalsta centrs Krasts. Mani sauc Olga, un esmu šīs biedrības ārējo sakaru un projektu koordinātore. Mans brīvprātīgais darbs sākās 2003. gadā. Šī laika gaitā esmu gūsi kolosālu pieredzi sabiedriskās dzīves organizēšanā, pasākumu organizēšanā un vadīšanā, dažādu līmeņu komunikācijā, pašorganizēšanā, kas ir ļoti svarīgi priekš manis, kā arī projektu vadīšanā un realizācijā, un daudzās dažādās citās jomās. Sakarā ar to man ir savs viedoklis. Iespēja veidot un piedalīties dažādās biedrībās un sabiedriskajās organizācijās, tas ir īstais ceļš uz pašrealizāciju. Caur biedrības kopīgajiem mērķiem tu vari realizēt savus personīgos mērķus. Pirmkārt, tādās organizācijās tiekās doma biedri. Otrkārt, tu iemācīsies būt atbildīgs ne tikai par sevi, bet arī par citiem. Treškārt, tu veido organizācijas imidžu, ar to pašu iegūstot savu reputāciju. Tas neapstrīdami paaugstinās tava CV vērtību. Man ir paveicies, jo Krasts un krasta vadītāja bija drošs starts manai pašizaugsmei. Un ja runāt par manu pašizaugsmi, tad tas, ka es esmu šobrīd biedrības Personības attīstības un atbalsta centra Krasts valdē, ir vislabākais pierādījums tam. Mans viedoklis tiek atbalstīts arī ar to, ka mūsu valsts jaunā valdība atbalstīs un pievērsīs lielāku uzmanību tāda veida biedrībām un sabiedriskajām organizācijām. Tas ir mans viedoklis. Ja vēlaties padalīties ar savējo, jūs varat droši to darīt mūsu organizācijas draudzīgajā mājaslapā vai arī pievienojoties mums. Visi kontakti ir šeit, uz tikšanos!